Mūsdienās jau nav nekas neparasts, kā automobils, kas gadu gadiem ir ticis ražots kā benzīna automašīna vai pat dīzelis, pēkšņi kļūst elektrisks. Un tomēr ir daži auto, kuri šķiet nepiemēroti šai lomai. Un viens no tādiem ir Porsche Macan, kurš jaunajā paudzē ir kļuvis elektrisks un tikai elektrisks. Un te parādās milzu jautājums, vai tas joprojām ir Macan? Un pats galvenais, vai tas joprojām ir arī Porsche? Tik principiāls izmaiņas un tikai otrajā modeļu paudzē. Pirmais Porsche Macan, pateicoties vairākām modernizācijām, nodzīvojusi konvejera 10 gadus. Tas kļuva par visu laiku pārdotāko Porsche modeli pasaulē, pārspējot Cayenne. Turklāt daudziem pircējiem tas bija pirmais Porsche mūžā un noteikti ne pēdējais. Eiropā jaunus benzīna Macan vairs netirgo, taču citviet pasaulē degvielas Macans vēl kādu laiku turpinās dzīvi paralēli elektriskajām favorītām. Savā ziņā ir pat neparasti, ka Porsche nolēms paturēt veco nosaukumu, jo, piemēram, Audi, kas savam elektriskajam crossoveram izmanto to pašu PP platformu, izvēlējās pilnīgi jaunu vārdu. Par to platformu viss tā kā būtu skaidrs. Tomēr Porsche Macan tehnoloģiskā attīstība ir gājusi tādu saurupu un savu ceļu. Te mums ir viens pierādījums. Šim automobīlim ir bezrāmju durvis, kas ir tehnoloģiski diezgan sarežģīts un savā ziņā arī pasmags risinājums. Toties pašam automobīlim tas piešķir netveramu vieglumu. Kaut Macan nav nedz mazs, nedz viegls. Tas sver vismaz 2,3 tonnas un tagad ir tikpat garš, cik pirmās paudzes Porsche Cayenne. Tipiskie 4 sekciju Porsche lukturi, tad ar 4 atsevišķām gaismas sekcijām, būtībā pilda tikai reprezentatīvo un dienasgaitas lukturu funkciju. Savukārt par ceļa apgaismošanu rūpējās daudz neuzkrītošas sekcijas šeit apakšā. Ar to vien Macan jau atšķiras no zemā Taycan, kam visas gaismas funkcijas apkopotas vienā lukturu korpusā. Papildus daudzstāvu lukturiem ļoti uzrunā arī spēcīgais priekšējā pārsega reljefs, kādu mūsdienās atļaujas reti. Bet kas tad atrodas zem pārsega? Agrāk svarīgākā Porsche Macan sastāvdaļa atradās zem šī vāka, un tas bez šaubām bija motors. Tagad svarīgākās sastāvdaļas atrodas visur kur, grīdā, priekšā, aizmugurē, attiecīgi zem priekšējā pārsega mums ir diezgan liels frank, jeb priekšējais bagāžas nodalījums, kurā patiešām ir vietas ne tikai kabelim, bet arī varbūt vienai otrai somai. Kā priekšējo tā aizmugurējo vāku var atdarīt vai nu no pults, kas laimīgā kārtā palikusi tikpat formīgi kā iepriekš, vai taustiņiem vadītāja durvīs. Arī elektriskajā Porsche Macan salonā ir visas parastās Porsche lietas. Tātad cilvēks, kurš ir bijis gana turīgs, lai viņam dzīvē būtu jau bijuši vairāki Porsche, iekāpjot elektriskajā Macanā, nenonāks kaut kādā tehnoloģiskā šokā, jo stūre ir tāda pati, normāla sporta stūrīte, var dabūt arī sports chrono pakotni, vidus konsoli ir jau kaut kur redzēta, tām atpakaļ spiedošajām sensoru pogām, būtībā te ir tikai klimata iekārta, normāls ekrāniņš, ir arī trešais ekrāns, ja gribās ko tādu. Un arī mērskala panelis, tagad jau vairs tikai zīmētais, ir sadalīts ierastajos Porsche rimbuļos. Un tepat mēs redzam, ka analogais digitālais spidometrs ir sadalīts līdz ierastajiem 300 km/h. Tā kā līdz šai vietai, tas ir Macans kā Macans. Bet kas notiek tālāk? Pirmkārt, tas ir garāks par Macan numur 1. Otrkārt, tas ir jaudīgs. Pat vienkāršākajam elektromakanam ar aizmugurējo piedziņu jau ir 340 zirgspēku un pātrinājums zem 6 sekundēm. Visiem nākamajiem Macaniem jau ir 2 elektromotori. Macan 4 ir tuvu 400 zirgspēkiem, Macan 4S ir vēl par 40 vairāk, bet Macan Turbo, protams, bez nekāda turbo iekšā, ir vēl par 100 zirgspēkiem jaudīgāks. Overboost režīmā tas pārsniedz 600 zirgspēku robežu, 100 aprī 3,3 sekundēs un, protams, maksā veselu bagātību. Taču tas, ar ko Porsche Macan ir pārāks par citiem līdzīgi izmēru un klases elektromobīļiem, tā skaitā arī tuvākiem radiniekiem, ir stūre, jo šitā precizitāte un tas viss kopā ar to virtuālo spidometru rimbulu stiklā vairāk atgādina kaut kādu tēmēšanas ierīci nekā stūri. Pieredze, ko Porsche guva ar pirmajiem Taycan, ļāvusi atjaunot Macanā tā saucamo automašīnas izjūtu. Un var just, ka tomēr tā piedziņa ir vairāk kalibrēta uz aizmuguru
tagad ir tāds diezgan slidens, un varēja pilnīgi just, ka viņš tā kā, jā, pieķer to aizmuguri ļoti labi. Un sasparjots, tas ir ātrs. Un ko gan citu jūs gaidījāt no Porsche, kas ir gandrīz tikpat jaudīgs kā savulaik benzīna Macan Turbo? Vēl viena lieta, kas Porscham ir svarīga, vai automašīnu var piespiest braukt trakāk nekā tas notiek ikdienā. Jā, mums te ir tas pats grozāmais kloķītis kā visiem citiem Porschiem. No normāli mēs varam ieslēgt sportā, varam ieslēgt arī Sport Plus, tad viņš uzreiz mēģina sastāties šķērsām, ja nu tāda iespēja ir. Parādās arī ļoti laba sporta skaņa. Un gluži pretēji, ja mēs ar Porsche Macan gribam iebraukt, piemēram, sniegā, kas kaut kad jau droši vien uzsnigs, tad mums ir arī off-road režīms. Un, kā varējām novērot, izvēlētiem režīmam seko ne tikai pneimopiekaras augstums, bet arī skaņa. Skaņa, protams, ir sintētiska, bet diezgan biedējoša. Neparasti, ka visiem elektriskiem Macan ir vienādas ietilpības baterijas – 95 kWh neto. Mazāku nav. Sniedzamības rekords gan Porsche Macan visticamāk neuzstādīs. It sevišķi, ja mēs brauksim tā, kā šī automašīna ļauj ar sevi braukt. Jo, piemēram, tagad mums ir puse akumulātora un apmēram pie 4 grādiem plusā mēs varam nobraukt kādus 200 km. Tātad pilnā sniedzamība būs bijusi apmēram 400. Un tā kā mums ir darīšana ar crossoveru, kas ražots uz pašas jaunākās elektromobīļu platformas visā Volkswagen grupā, baterija arī nesabojā sēdpozīciju. Pat vismodernākajiem elektromobīļiem, arī crossoveriem reizēm mūsdienās gadās tāda liga, ka baterijas dēļ grīdā jūs paši esat spiesti sēdēt augstu. Tā, ka to sēdekli nevar nolaist pietiekami zem. Porsche gadījumā tas būtu nepiedodami, bet Macan nekāda problēma nav. Es varu apsēsties arī tā, ka man knapi deguns pāri stūrei. Vai man elektriskajā Macan kaut kas pietrūkst? Protams, ka dzinēja skaņas, bet ja mēs tomēr noliekam visu to iekšdedzes padarīšanu malā un respektējam pārējais elektrību, man viss patīk. Man patīk, ka viņam ir īsts deguntiņš, labs izsvarojums, ļoti atsaucīga stūre, sakarīgs pātrinājums. Ko vēl es varētu gribēt? Varbūt es varētu gribēt tādu izteiksmīgāku starta pogu, kur joprojām gan ir kreisajā pusē, bet izskatās tāda, tāda pat varētu būt arī Hyundaiā. Porsche Macan 4 sākuma cena ir 87 300 eiro. Arī šajā ziņā jaunais Macan ir īsts Porsche. Tomēr grūti iedomāties, kā un vai elektromobīlim izdosies atkārtot pirmā Macan panākumus.